Līdz ar jaunās moto sezonas sākšanos arī es esmu atgriezies. Sen neredzēti. Principā visu ziemu atvainojiet, ka bija tik ilgi pazudis. Pa ziemu jau man jums tā baigi nebija ko rādīt. Bišķi grūti pierast, sen nav braukts. Brālēns ar MT-šku. Ja nu gadījumā kādam interesē, ko es biju sadarījis pa ziemu, tad īsumā pāris vārdos biju uzaudzējis atkal apmatojumu. Līdzīgi kā pagājuši gadu. Tad es vēl sadraudzējos ar sunci. Mēs viņu saucam pa kvatru. Principā jau ar 3 sunčiem. Katra ir arī dēls un meita. Ritīgi sakarīgi. Un vēl es te beidzamo mēnesi iesāku tā kā cirvi mētāt. Iepatikās tāds jauns hobijs. Vienkārši mētāt cirvi pa mērķi. Es vairāk tā kā aktīvs biju TikTokā. Kaut kā iepatikās tajā TikTokā likt tos īsformātu video. Tur arī kaut kā skatījums vieglāk dabūt. Tomēr tas TikTok algoritms vairāk tā kā grūž ārā skatīties cilvēkiem tos video. YouTube'ā jācīnās par katru skatījumu. Kā jums gāja pa ziemu? Kā jūs sagaidījāt jauno moto sezonu? Esat jau sākuši braukt vai neesat? Es zinu, ka tagad šitās siltās dienas, kas ir, baigi daudz sākuši braukt ir. Atklājot jauno moto sezonu, izbraukājam no viena Valmieras gala līdz otram. Tā ir paskatīties, kas pilsētā notiek. Kas mainījies. Kas mums vēl ir pie aktuālā? Mums ir šodien, varbūt ne šodien, mums ir plānā nomainīt mocim eļļu, redaktoru šķidrumu, kā arī gaisa filtru. Kur mēs brauksim, es tā arī nesapratu. Taisni laikam. Tad, kad senāla moci brauc, tad man tā kā bišķi grūti līkumu izņemt. Pokšķi pilnīgi dzird pat. Padoma ir tāda. Izbraukt ar moci, vēl ar veco eļļu, to eļļu uzsildīt braucot, un arī, lai tur viss apmaisās. Un tad to karstu eļļu noliet forši nost. Un tad ir tā, ka visi nosēdumi, kas tur ir, viņi ir apmaisījušies un forši iztak ar eļļu kopā ārā. Un tāda ir tā doma, pirms tās eļļas maiņas izbraukt. Tad fiksi atskrūvēt korķi, noliet eļļu, nomainīt filtru, un tad jau uz jauno sezonu arī eļļa ir forši nomainīta. Šitā viņš ir iemanījies, ka var apbraukt. Labi, varbūt paprovēsim pie nākamā šito metodu. Vēl pie aktuālās informācijas, varbūt jau ievērojāt, esmu ieķēris uz jauno moto sezonu jaunu ķiveri. Tagad paprovējam šitā apbraukt. Nē, es nemēģināšu. Man kaut kā bišķi pat tūk tai bordē, man liekas, ka kaut kā neesmu tik pārliecināts. Jā, ieķēri jaunu ķiveri uz jauno sezonu, jo iepriekšējā, kā es secināju pēc Latgales brauciena, autoskolas Latgales brauciena, ka man tā iepriekšējā ķiveri baigi skaļā ir, īpaši, kad izbrauc no pilsētas, ritīgi tā kā reaktīvā lidmašīna. Izdomāju vajag kaut ko bišķiņ klusāk, arī priekš filmēšanas tas ir daudz labāk. Nebojā skaņu kopā. Šī ir Nex XR3R Zero Pro Carbon MT Gold Red. Cerams, ka pareizi pateicu. Principā šitāds ķivers Latvijā vēl nav ienākuši. Palēnām kaut kur Rīgas veikulos laikam sāk ienākt. Šī ir ņemta no XL Moto pasūtīta. Šitā ķiveri man uzrunā ar to, ka viņai aizmugurē ir tāds tā kā spoilers. Un es izdomāju, ka zem tā spoiler baigi forši var iebāzt apakšā powerbanku. Aizsargāt gan no lietus, gan arī no vēja. Un vēl, protams, tas, ka karbonu un arī dabūja pa diezgan labu ciparu. Tā kā notestēsim uz šo sezonu šo ķiveri. Bet man jau liekas, ka īstenībā ir diezgan kluss. Kur tā brālēns palika? Es viņu vairs neredzu. Re, kur ir aiz līkuma? Nebrauc priekšā, man vēl jādadzen brālēns ir. Laikam dadzinām, nedadzinām. Reku kvatrs starp citu ir. Vēl bišķiņ, kamēr piešaujās pie visas gaņģis lēkšanas, visas tās skaitīšanas, jo man jau redz gaņģis nerēd. Man ir jāskait līdz 1, 2, 3, 4. Citreiz es braucu, normāli uzgāzēju un jāstājās. Un es domāju, kurā gaņģī es esmu. Tā kā tad reizēm ir bišķiņ grūti saprast.
Mēs tā čiliņā. Šodien starp 17 grādi, ritīgi silts. Mēs bijām dāčā, bijām pie suņiem. Visādi forši ietusējām, ritīgi labs. Kas te tagad būs? Dērings, jā, šitai ķiverei ir dērings. Biškiņ, nu tā, jāpierod. Man tā iepriekšē bija tas fiksējs, kur saliekās kopā. Tagad vēl kamēr zin, kā pierod pie tās sajūtas, kā līkumā braukt. Biškiņ ir ko pierast. Vēl kas ir, man atnāca sūtījums no XL Moto. Pasūtīju, nu, balstoties uz iepriekšējās sezonas pieredzīt, kas man bija pabraucot. Nu, pieredzi tieši ar ekipējumu. Uzsūtīju. Nu, tās lietas, kas manuprāt, nedaudz pagājuši vasar bija vajadzīgs. Pasūtīju tās Alpenstars bruņu. Principā, kas ir tāds tā kā siets ar bruņām virsū, kas ir paredzēta, nu, tieši, kad karstumā tu brauc. Lai nav baigi karsti, tad viņš tā kā forši ventilējās. Tad vēl pasūtīja jauns cimds. Iepriekšējie atcerieties, tad tie man biškiņi tā kā palika plakani. Pasūtīja tos jauns un vēl tur pāris lietas. Pirmais sezonas brauciens, nu baigi forši jau īstenībā, biškiņi ir ko pierast. Nedaudz saraustīt, iet visu tā lieta, bet nu nekas. Lēnām ieiesies, būs jau ok. Bet es ceru, ka man tas powerbanks vēl nav nokrits. Visu laiku biškiņu bail, jo pirms es braucu, man viņš tā kā nedaudz bija atlīmējies. Es viņu piepļakāju apakaļ. Mēģināsim spraukties garām, jā? Davai. Neesmu šitā iepriekš darījis. Cerams, ka smuku palaidīs. Jā, viss laiž. Šitādos gadījumos ir baigi labā lieta, skaļš izpūtēs. Jo tad vismaz visi dzird tevi, zin, ka tu brauc. Tā kā, labi, šitais bija kaut kas jauns. Man jau saprot, reku sportbaikam priekšā, viņam jau tie kāpšļi ir salīdzinoši šauri, man jau ar čoperu tā diezgan izvērst, tā kā bišķi jāpiedomā, lai nepaķer bordu, tā kā tu kādam spraucies garām. Bet, nu labi, var jau izprovēt, jau var. Jaunais teātrs. Tā jau pēc dizaina diezgan interesants tāds. Nekāda vaina. Neesmu tikai bijis vēl ne uz vienu izrādi. Ļoti sen īstenībā nav būs ne uz vienu izrādi. Zinu, ko es jums teikšu, pirmajā braucienā rokas tā kā bišķiņ piegurst. Jāņem visu tā lieta, laikam bišķiņ brīvāk. Pagājuši sezonu jau uz tā kā beigām jau pavisam brīvs jau bija. Bet tagad, kad paskatās tos savus beidzamos video, kaut kā pašam bišķi bail paliek, tā kā labi ir būt brīvam, bet atkal nepārāk brīvam. Jo tad, kad ir pārāk brīvs, tad, nu, tad paliek bīstam, man liekas. Tagad nākamo nedēļu soli tos grādus. Īstenībā daudz zemāks, vēl kaut kur vietām pat laikam sniegu soli. Paskatīsimies, kas būs ar to. Bet nu, tad jau es domāju, tad atkal paliks droši vien ritīgi forši silts un varēs braukāt. Bīdīsim uz priekšiņu atkal, jā. Nu, davai. Oi. Pirmajā sezonas braucienā jau šitāds manevrus mācamies. Es tā saprotu, ka brālēns tā lāga pat netiek ārā no pirmā gaņģa, laikam. Pa pilsētu braucot. Jā, viņš nevar saprast, kur es pazūdu. Tā iet, ka jaudīgi mocis nopērk pašam garlaicīgi. Joks, protams. Tā ka pavasars iestājies. Es pat domāju, varbūt, ka pat būtu gudri šodien to eļļu noliet. Kā jau mēs tā būsim izbraukuši, eļļu būs ritīgi uzsildīt, pa visiem gaņģiem būs izmests. Varbūt, ka tā būtu laba lieta, ko izdarīt jau šodien. O, kādas sarakts te ir. Tā ir, ka sen nav braukts, tad īsti nezinu tās vietas. Starp citu, šitais nav kvadloks. Nu, principā ir, bet šitais kvadloks ir pa piečuk no Temu. Un es pa brīžam te skatos, man bail, ka man tas telefons neaizlido. Es neesmu īsti pārliecināts. Nu tā līdz galam. Bet nu pagaidām liekas, ka turās.
Un tā kā baigi uz 299 es baigi nebrauc ikdienā, tad es domāju, ka jābūt tīri ok. Cerams, ka turēs. Jā, visgrūtākais man ir saprast, kurā gaņģī es esmu. Visu laiku aizmirst skaitīt. Man liekas, ka otrajā tagad. Bet es varētu arī kļūdīties. Čovaks rada īkšķīt, es jau parādu ir pret īkšķīt. Mēs pa labi brauksim? Jā, pa labi laikam. Tagad jau redz pavasars, kamēr ir. Jābrauc ir diezgan piesardzīgi, jo redz visur vēl smilts mēdz būt un ceļš ar vēl īsti nav īsti silts. Jā, tagad pēc ziemas viss lēnām mostās baigi forši īstenībā. Močs sāk atkal parādīties. Tā kā un tad, kad tu redz, ka mocis parādās uz ceļiem, nu tad ir skaidrs, ka principā pavasars ir praktiski bļim. Nē, nu tieši vajadzēja man iebraukt tajā apkā, jā. Nu, ka pavasars principā ir klāt. Tā kā motobraucē lien ārā. Jā, laiciņš pasakains. Šperiņš, arī varam pasveicināt, kāpēc ne? Bišķi piekusis esmu. Nu, tagad es mēģinu saprast, reku pabraucam bišķiņ ātrāk, kāda ir tā skaņa ķiverē. Nu, vēju es it kā joprojām dzirdu, bet man liekas, ka tā skaņa nav tik izteikta. Viņa ir tā kā, nu, pieklusināt, nav tik asa tas windu bufferings, kā saka, vēja bufferings. Jā, laikam tā viņas sauc. Nav tik izteikts, tā kā katrā ziņā šitā ķivere ir klusāka. Vēl man šķiet, man tagad ir atvērti visas ventilācijas lūgas vaļā. Man liekas. Lai gan es varētu, vai tagad viņi ciet vai vaļā. Laikam tagad ir vaļā priekš, ja. Bet, nu, katrā ziņā klusāk viņi ir noteikti pa iepriekšējo. Te tomēr tie polsteri arī ir biezāki un, nu, nopakotāk tā ķivere ir. Tā kā, kā te bedra. Es ceru, ka man powerbanks vēl ir, es visu laiku pa viņu uztraucos. Viršu tanks jaunais. Ritīgi krūts tanks, man liekas, tāds plašs viss ir. Var iebraukt kaut ko ieķert. Bet vai mēs brauksim? Īstenībā varētu iebraukt kaut ko, mūžu paņemt. Kaiko? Es tev līdzi netiek, saproties. Tu tur jau tā kā ar sportbaiku mauc jau. Pagaid pa priekšu izdomāšu, kā to ķiveru attaisīt. Tā tā kā manit, jā. Bērings tagad ir saucamē. Pirms tam bija ātrais, jā? Jā. Nu jā, šits man ir tāds pats. Nav pierod. Bet bez cimdiem ātrāk. Es tā secinu, ka baigi nejūt neko ar cimdiem. Tā bija ātrais taigi ķiverē, jā? Man bija ātrais. Bet īstenībā... Jā, ar ātro redz ārtāk, bet ne šitais laikam skaitoties bišķi tāds izturīgāks vai kāds tur. Vai! Tik sen nav brauc, ka vairs lāgt nemāk. Nu, aiziet. Bijām viršos, ieēdām pa kebabam, koliņu uzdzērām. Tā kā baigi forši sanāca ar bišķi ieturēt vakariņas. Jo nebija jāscel šovakar, jau tā kā bišķi jau gribējās, rokas jau sāk trīcēt. Nu vai un tas no tā, ka nebija jāscver, no tā, ka pirmais motobrauciens bišķiņi zini kā. Nu motobraucēji jau zina, kā ir. Sezonas pirmais brauciens. Baigi daudz, kam jāsako līdzi, zini, ka pagrieziena rādītājs jāizslēdz un gaņus jāskaita un jāpārmet un jāskatās baigi apkārt. Tas tad, kad iesilst jau uz braukšanu, no jau vairākas reizes, kad izbrauc, ne, tad jau tas jau tā kā automātiski jau viss. Pirmās reizes vēl biškiņi, tā kā saka, jāadaptējās uz to braukšanu. Tagad, kad saule sāk rietēt, biški vēsāks jau paliek. Bet vēl tīri ok. Pavasarī tas ir normāli. Pa dienu diezgan silts. Saule jau, kas sāk jau lēnām rietēt, tā jau paliek vēsāks. Nu, es tā saprotu, šitā pa lielam tagad nākamā nedēļa viss būs tas diezgan pavēsts. Un pēc tam atkal laikam silts paliks.
Lai gan es nezinu, man baigi pa nedēļu uz priekšu vairāk nerāda tajā aplikācijā. Bet es ceru, ka drīz atkal būs silts pēc šitā vēsuma, kas nāk. Vajadzētu tā būt. Būs kaut kad pie Lauru uz laukumu arī jāaizbrauc. Jāapciemo. Būs jāaizbrauc. Jānoskaidro, kad viņiem tās pirmās braukšanas būs pa laukumu. Jaunais Jusks. Šitien es vienreiz biju. Bet laikam tā īsti. Vai jūs kvadricikliem arī rādat tā kā sveicināt? Es domāju, kāpēc ne, jo viņi jau... Varbūt ne, labi, nezinu. Ierakst komentārā, tu kvadriciklus sveicini vai ne? Braucot ar moci. Zini, kas man liekas interesanti, ka pa lielam tikai motobraucēji viens otru sveicina. Tev viņi pat nav jāpazīst, vienkārši redz, ka ar moci brauc, tas sveicina. Nav piemēram tā, ka piemēram divi riteņbraucēji, ja satiekās, ka viņi sveicina viens otru. Varbūt ir, es vienkārši neesmu tā baigi ievērojis, ja? Vai divi gājēji, piemēram, iet viens otram garām rāda pīsiņu. Tas būtu interesanti, man liekas, ne? Vai, piemēram, bembis tie brauc viens otram garām arī sveicina. Tas, man liekas, pa lielam tikai močiem tā ir iegājies. Kā pietrūk šitie moto izbraucieni. Baigi fajni. Un tagad šitien atkal rītīgi būvē. Daudz stāvens pretī depo. Rītīgi uzbūvēs. Starp citu šitās viņi baigi ātri uzcēla. Ļoti ātri uzbūvē. Šitai ķiverē man baigi patīk, ka viņai pinloks. Vispār nesvīst ciet. Tā ir baigā feature īstenībā. Ja tev ķiver bez pinloka ir, tad es iesaku tev nopirkt pinloku. Un es tā saprotu, ka viņš nav tā, ka viņš kaut kad beidz strādāt, ja? Ka tev viņi jāmet ārā, jāpērk jaunu. Viņi it kā varot izžāvēt, un tad atkal laikam lietot. Es tā sapratu. Viņš tā kā principā tā kā laikam tāds želēja veida pārklājums. Tāds tā kā iekšā stiklā ieliec. Viņš laikam absorbē mitrumu. Vai kaut ko viņš tur dara tā, ka tev nesvīs stikls ciet. Īstenībā tā ir baigā feature. Iepriekšēji ķiverē diezgan mans... Kur man telefons? Blin, kabatā. Es reāli nobiju sev. Es neuzliku atpakaļ uz savu kvadloku. Un es domāju, ka man viņš kaut kur aizlidoja. Blin, paveicās. Pārbijos jau ritīgi. Zinu, kas ir, bet man liekas, ka šodien mēs eļu nemainīsim. Paliek jau laikam vēls. Visi ķer šodien mirklis izbraukt ar kas nu kuram ir. Citam šperriņš, citam mocis, citam ritens. Visi moči. Kurā gaņģi es esmu tagad? Reku mācībnieki jau ir. Diezgan agri jau uz ielām. Oi, blin, bembis dūmā taisam ciet veņķiku. Ja jums ir interesi, jūs varat man droši piesakot TikTokā. TikTokā es kaut kā esmu tā kā vairāk aktīvs beidzamajā laikā. Man vienkārši iepatikās tie īsformāti video taisi. Daudz mazāk laiks jāiegulda un tas, ka TikToks tev grūž tos skatījums, tas man baigi patīk. Un, protams, tie, kas, ja kāds skatās TikTokā, tad piesakojiet YouTube'ā. Būšu priecīgs un pateicīgs. Pasakains laiks. Man tāds sajūta, ka mēs šodien jau bijām. Jā, reku vēl divu moču brauc. Tā nebija tā meģis no laukuma, vai? Baigi feini. Tiešām daudz moču tagad braukā vakarā. Brauks figūras, vai? Tā jau tik agri diez vai kāds. Nē, vēl nav pat uzstatējušies, man liekas. Konus viņas vismaz neredz. Vienu kaut kādu redz. Nē, viņi tik agri vēl nesāk. Jūs jau zinat šitien, vat uz šitā laukuma es jau arī visas figūras mācījos priekš eksāmenu. Pagājuši sezonu. Ja jūs man sekojat līdzi, autoskola Lauris, iesaku. Ir vērts pie viņiem iet mācīties. Riktīgi foršs kolektīvs, riktīgi foršs viss izstāst, parāda. Ar individuālu pieeju. Pagai, man viss tu būs sejā.
jābēg malā. Būs pie Laura jāatbrauc, tad, kad viņš šeit sāks ar močiem mācīties. Savādāk es tā kā biškiņ pazudu uz sezonas nobeigumu. Tā kā tāds mums pirmais sezonas izbraukums. Ceru, ka jums patīk. Noteikti ielaikojiet, piesakojiet arī TikTokā. Un ja jūs šo skatāties TikTokā, tad piesakojiet arī YouTube'ā. Tā kā forši jums visiem šo jauno moto sezonu. Tā jau tiekās nākamajos video. Čau!